Aizvadītajā sestdienā Daugavas Vanagu fondā Bratfordas namā notika labdarības novusa pasākums ar mērķi savākt līdzekļus nama remonta darbiem, kas radušies bojāta jumta rezultātā. Idejas autors ir Telfordas novusa kluba pārstāvis Dainis Cekuls. Ideja radās, mēs te bijām septembrī vai oktobrī mēs te bijām. Un ieraudzījām to nama stāvokli un nolēmām, ka vajadzētu kopējiem spēkiem pirms svētkiem sakopt to namu. Bratfordas nams latviešiem pieder jau gandrīz 70 gadus. Tas tika iegādāts par latviešu saziedotiem līdzekļiem 1955. gadā, tāpēc uzturēt šo īpašumu mūsdienas ir ļoti liels izaicinājums. Tika nopirkts kaut kas 55. gadā, un tas bija mūsu vecāki, bija bēgļi no Otrā pasaules kara. Un viņam ir sabiedrība šeit, visādās zālītēs un tā, un tad nopirka klubu. Un taisīja remonts, šita zāle viss bija piebūvēta un arī bārā bija piebūvēts un viss. Bet, kā saka, tā ir ļoti veca māja, veca ēka un ir liela ēka un par gadiem visu laiku ļoti daudz darbi, remonti un tā tālāk. Jumta darbi visās vietās, privāts, sabiedris mājās, tie ir problēma, sevišķi vecās mājās. Un tas mums ļoti palīdzēs turēt, lai tā māja turpina būt labā stāvoklī. Novus ir Latvijas nacionālais sporta veids, kas pēdējos gados ir kļuvis populārs arī apvienotas karalistes latviešu vidū. Tāpēc pasākuma organizatori aicina ikvienu izmēģināt savu spēkus kādā no turpmākajiem Novusa turnīriem. Kaspars Miklisevičs, latviešu pārstāvniecība apvienotajā karalistē.